Latvijā vai labāk? Viss, kas ir mainījies, mans patriotisms ir pret Latviju. Nopietni. Ja es braucu prom, man bija patriotisks jūtas. Londonā bija patriotisks lūdzu. Tagad vispār nekā. Kas ir vainīgs? Tas ir paši latvieši. Tāpēc, ka bija apmēram tāda pati situācija kā tagad. Višķiņ labāk. Kas bija pa gadu? 2002. Man tur bija draugi. Bija labākais draugs un pie viņa aizbrauc. Sākumā grūti, protams, valoda, viss. Normāli, ko dari, strādāt, diezgan vienkārši. Cik tu gadus tur nodzīvoji? Mēs ka 5. Pēdējo gadu man bija ļoti labs darbs, strādājis firmu un darīja visas lietas. Bet dēļ ģimenes, tikai dēļ ģimenes. Nevar jau vēl vienu gadu atliek, un vēl vienu gadu atliek. Jo ļoti grūti jau ir atbraukt. Arī, kad taisies to vienu gadu braukt, un atliec tādu vēl uz nākamo. Grūti jau saņemties, tomēr atbraukt. Pamest visu tur, kā labs darbs un viss, tur iedzīvojies. Bet, jā, galvenais ir atbraukt. Kā es atbraucu, it kā jau viss bija tā daudz maz nostabilizējies, bet cik neko daudz neizmainīju. Būtībā ir tā, kā es aizbraucu, bija tāda situācija, es atbraucu, tagad ir bišķiņ sliktāk nekā bija. Viens lielais plāns mums ir tas Ekoloko Market. Mēs jau 3 reizes esam uztaisījuši. Pirmie 2 bija veiksmīgi, 3. bija neveiksmīgs. Tas iekrita saulgriežos, viņš notika šeit. Un pircēji, var teikt, vispār nebija. Tas bija dizāstri. Bet nākamais mums ir plānots 28. tajā Zaļumballes festivālā. Tas lielais plāns ir uztaisīt visu šo Spīķa rajonu kā svētdienas tirgu, kā līdzīgi tā kā Kamdenai Londonā. Tā kā, svētdienās atnāk cilvēks uz šajien, un viņš vienā sētā ir ēdienas, vienā sētā ir, nezinu, šerpatreps, kaut kādas maigas, kaut kādas tādas lietas, 3. sētā keramika un amatniecība, tāda. Es zinu vienu, ja galīgi kaut kas, es nezinu, kam jānotiek, lai es tur aizbraukt atpakaļ. Tur, nezinu, viss man plāni, ja sabroju galīgi. Bet es zinu, ka man nākamā nedēļa tur ir darbs, es ir aizbraucis, es pazinu, man ir darbs, uzreiz var sākt tur strādāt. Tad vēl tāda, nav tā nekāda izdzīvošanas noslēpuma, vienkārši strādā. Tu zini, ko tu dari, tu strādā. Tā jau nav, kad tev cilvēki, kas tu zini, tev jau dod tos darbus. Zini, ko tu vari izdarīt. Kaut kādi darbi jau to var dabūt. Bet, lielam, pašam kaut kas jādara. Kaut kas jātais. Jātīvas.